Mēs arī paskatījāmies tepat mūsu Valmierā, kāpēc šķiedra saglabājas, stikla šķiedra. Tie bija konkrēti cilvēki, kurus interesēja attīstība, ražošana, kas bija gatavi iet un darīt. Tur arī tas stāsts, kā viņi tur mikrobusiņā brauc, man liekas, vai tā kā Andris Bērziņš, kas pēc tam bija prezidents, arī viņš zināja vācu valodu, viņi tur sakāpa kaut kādā Latvijā. Es atceros, viņi tur stāstīja, ka bija atbraukuši tie Vācijas prezidents, un es biju rektors, tad viņi atcerējās to kaut kādā veidā, ka viņi brauca busiņu meklēt investors. Un tad savukārt tie vācieši, es intervēju savukārt tos, kas ļoti laimīgi, ka bija abi pēdējie direktori vēl dzīvi, kas ir ļoti ilgstoši strādājuši, kā vācieši viņus mācīja, kā ir jāuzvedās, tad, kad tu prezentē savu biznesa ideju, kas tu vispār esi. Viņi teica, mēs tā kā skolas puikas, tu esi vadījis 11 gadus direktors uzņēmumu, un tagad tu aizbrauc uz Vāciju, tu izrādās nezini, kā uzvesties. Vajag nopičot produktu. Un pārliecināt, ka tu esi labākais, un viņiem vajag investēt kaut kādā Latvijā, te pilnīgi energoietilpīgā uzņēmumā, ka, ja tā mēs pēc profilu paskatāmies, tā stikla šķiedra, viņi, tāpēc loģikas, viņi neatbilstoši. Bet redz, pateicoties tiem cilvēkiem, uzņēmums strādā, tur arī bijušas visādas kļūdas, un kas tur ir bijis, bet uzņēmums strādā un augstu pievienoto vērtību, un mēs ar viņu lepojamies.